Mārtiņš Pļaviņš volejbolu sācis spēlēt jau pamatskolas laikā. Jau kā skolēns uzstādījis teicamus sportiskos rezultātus, un pēc dažām izšķirošām spēlēm, kurās iegūts čempiona kauss, Pļaviņš nolēmis pievērsties profesionālajai sportista karjerai. Kad man bija 18 gadi, tad es pievērsos profesionāli pludmales volejbolam, jo tika izcīnīts U20 čempionāta zelts. Tad es sapratu, ka es varu būt tur, kur ir tie profesionāļi, un man ļoti patīk viņa tas dzīves stils. No rīta uz jūru, vakarā uz jūru, saule, labs laiks, lieliska atmosfēra, un plus arī, kad var ar šo sporta veidu izsisties dzīvē. Mārtiņš atzīst, ka profesijas izvēle ļāvusi realizēt savus jaunības sapņus. Iegūms no tā, ko es daru, noteikti ir pasaules apceļošana, savu sapņu īstenošana. Sapnis bija pārstāvēt Latviju Olimpiskajās spēlēs un izcīnīt medaļu. Un vēl darīt to, kas man patīk, un darīt to labi. Mārtiņš saka, ka sportistam svarīga mērķtiecība. Ļoti nozīmīgs ir arī apkārtējo atbalsts. Tas ieguldītais darbs vienmēr ir atmaksājies. Un pludmales volejbolā tas ir, kurš vairāk strādā un nepadodās, tas arī izcīna tās uzvaras. Es domāju, ka tas vispār sportā, ne tikai pludmales volejbolā. Un līdz šim nekad nav nācies. Ja no es pats sev neticu kādu brīdi, tad to dara visi pārējie. Treneris, es gribētu teikt ģimene, tad treneris, plus tēt ir arī sponsori. Viņi visi man tic, un līdz ar to man nav dot iespēju padoties. Un es arī to negribu darīt. Līdz ar to es turpinu. Mārtiņš apgalvo, ka izvēlējies profesiju, kas sagādā prieku un gandarījumu, un ir lepns, ka var nest Latvijas vārdu pasaulē. Katram no jums ir noteikti kaut kāds sapnis, par ko jūs gribētu kļūt vai ko jūs gribētu darīt. Līdz ar to es ieteiktu katram pamēģināt. Un tad jau redzēs, vai tas patīk vai nepatīk, jo dzīvē ir dažreiz savādāk nekā tas liekas, bet noteikti katram ieteiktu to pamēģināt. Pamēģināt īstenot savu sapni. Ja izdodās, ideāli. Ja nē, tad jūs nekad dzīvē nenožēlosiet to, kad neesat pamēģinājis. Inga Tropa ir aktrise un režisore. Veidojusi izrādes neatkarīgajos teātros, spēlē Jaunajā Rīgas teātrī un televīzijas seriālā Ugunsgrēks. Skolas laikā Inga interesējusies par žurnālistiku. Veidojusi skolas avīzi, vēlāk rakstījusi vietējām avīzēm. Vidusskolā interese par žurnālistiku kļuvusi jau apzināta. Ingas elks bijis pasaules karsto punktu žurnālists Sandijs Simjonovs, un arī Inga vēlējusies kļūt tieši par kara darbības zonu reportieri. Pēc vidusskolas beigšanas Inga skaidri zinājusi, ka studēs žurnālistiku. Pirms pašiem iestāja eksāmeniem Ingu uz teātri uzaicinājusi kāds draugs. Šī izrāde izmainījusi Ingas stingri nospraustos mērķus. Tā izrāde vispār bija kaut kāds tāds liels pagrieziens manā dzīvē. Tas liels brīnums manā priekšā atvērās. Lai gan nav tā, ka es pirms tam tiešām mežā būtu dzīvējis un nezinātu, ka ir teātris tā tālāk, bet es viņu nekad nebiju uztvērusi tā kā nopietnu profesiju. Nezinu, kāpēc. Man tas likās, tas tikai tāds, daži to dara, tāpēc, ka, for fun, bet nekas nopietnas. Un pēkšņi es ieraudzīju cilvēkus un tādu teātri, kas man tā kā likās, ka tam ir ļoti liela jēga. Un es sapratu, ka es gribu būt tur uz tās skatuves, un es ļoti nopietni sajūtu, sēžot tur tajā zālē, ka es arī būšu uz tās skatuves. Un tad jau laikam acīm redzams, saprotams, bija tas, ka nākamajās dienās es arī aizgāju līdzi šim pašam draugam uz iestāju eksāmeniem. Lai arī no malas skatoties, aktrises darbs izskatās viegls, tas joprojām Ingai ir liels izaicinājums. Inga uzskata, ka aktrises darbs ir grūts, esot ļoti daudz sevi jāpārvar un ļoti daudz ar sevi jāstrādā. Ļoti stipram jābūt, fiziski, garīgi, ļoti mērķtiecīgam jābūt. Jo ne jau tas viss tā sāks tā gludi. Jāpacīnās pamatīgi. Bet man liekas, ka šo darbu var tikai darīt un izsisties tikai tad, ja tu to diezgan fanātiski mīli. Ka tas tiešām ir tavs dzīvesveids, ka tu bez tā nevari. Tāpēc arī notiek, manuprāt, tā dabiskā atlase, ka tie, kuri acīm redzot netik ļoti to grib un netik ļoti to mīl un nav gatavi diezgan daudz ko arī ziedot, tad tie noiet maliņā un tie, kuri, jo
Ja agrāk man likās, ka viss noteicošais ir talants, tad man laika gaitā nāca tāda sāpīga atziņa, kas man bija sāpīga. Pēc dažiem gadiem, ka talants tas īstenībā ir kaut kāda otršķirīgi. Pirmkārt, ir tiešām tavs mērķtiecīgums, ļoti milzīgais darbs, ko tu tajā ieguldi. Un, protams, jā, talants.